Vai tu atceries, kad bija iepriekšējā reize, kad tev bija īsts piedzīvojums? No īsts piedzīvojums, es domāju, tāds, kuru piedzīvojot, tu pēc tam ar to gribi dalīties ar visiem saviem draugiem, ar visiem pazīstamajiem, un kurš vēl ilgi tev paliek atmiņā. Kas tas tāds bija? Kāda datorspēle, kāda filma, laivu brauciens, kaut kas tāds, ko atcerēties vēl pēc mēneša, pēc gada, jo lielākā daļa dienas piekritīsiet, ne? Paiet diezgan līdzīgi. Darbs, mājas, pienākumi. Jā, un tieši tāpēc mēs meklējam dienas, kas izceļas no pārējām. Dienas, par kurām vēlāk runājot, mēs sakam, hei, atceries to reizi! Un Escape Towns ir tieši tāds. Piedzīvojums ārpus ikdienišķā. Viss šeit parkā ir veidots tieši jūsu pieredzē, lai jums būtu tā unikālā iespēja nonākt citā realitātē, kā nonākšanu kino ekrāna otrā pusē, kur jūs varat piedzīvot to, ko piedzīvo stāsta galvenie varoņi. Bet kā ir ar jums? Kad tu skaties filmas, ko tu dari? Vai tu kādreiz iztēlojies, kā būtu, ja tu būtu stāsta galvenā varoņa vietā? Un ja tu būtu viņa vietā, vai tu rīkotos tāpat, vai tomēr rīkotos citādāk? Un tas, mani draugi, ir Escape Town. Slepenas misijas, pakaļdzīšanās, liela lēmumi un drosmīga rīcība. Tas viss notiek episkās filmās, labos seriālos un izcilās grāmatās. Un tas viss notiek šeit, Escape Town. Tikai šeit stāsta galvenais varonis, esi tu. Un šeit Escape Townā tieši no jūsu lēmumiem ir atkarīgs, kas notiks tālāk. Cik efektīvi izpildīsiet misiju, vai to izpildīsiet. Vai nonāksiet cietumā, vai kustēsieties legāli, vai tiksiet arestēti. Tas ir jūsu komandas darbs. Ies garām apsargs, vai jūs slepsieties, vai jūs vienkārši paiesiet drosmīgi viņam garām. Guten Tag, alles gut, jau, Wiedersehen. Un tieši tāpēc mēs veidojam Escape Town, kur spēles sajūta kļūst īsta, kur misija notiek tev apkārt, kur tu vari sajust gaisu, kur tu vari sajust sauli, lietu, kur tu sadzirdi skaņas pa īstam. Šeit tavs skriešanas ātrums un refleks ir atkarīgi no tavām reālajām fiziskajām spējām. Vai tu to vari pacelt, vai nu tu to nevari pacelt. Jā, tāds ir Escape Towns. Īsts piedzīvojums. Un ja tev kāds jautātu, kāds ir tavs beidzamā laika spilgtākais notikums, labākais piedzīvojums, kaut kas atmiņā paliekošs, ko tu atbildētu? Piedzīvojums ārpus ikdienišķā. Un tas, mani draugi, ir Escape Town. Brauciet un izbaudiet!